Sveiciens, draugi, var sakot, pēc iepriekšējiem video man palūdz, vai es varu bišķiņ cenzētāk izstāstīt situāciju. Tad mēģināšu, jā, kaut kā pieklājīgāk, jā. Var sakot, es pīstu dirsā, bļaļ, šito te jobano braukāšanu uz kaut kādu Kasablanku, bļaļ, atbraucam. Jā, Kasablanka, bļaļ, cik skaisti skan, jā, mums tur noteikti ir jābūt, tur ir smuki, jā, bļaļ, tur ir smuki. Viņa lielāka pilsēta, es tāpēc domāju, es atbraukšu, jā, zinu, ka mēs uzreiz uz veikalu, es pēc degvielas, un tad var sākt skatīties, var sākt saprast situāciju. Nē, zinu, kā no sākuma brauksim skatīties pilsētu, bļaļ, vienīgais, kas man vispār šobrīd uztur pie dzīvības, ir apziņa, kad mēs kaut kad tomēr uz to veikalu brauksim, jā, kaut kad brauksim. Es tagad mēģinu pēc iespējas ātrāk, es saku, ka te, baigi nav ko redzēt un tā tālāk, jo nav jau arī ko, tu stāv kaut kādu laukumu vidū, ne te cilvēki, ne te kas te, bļaļ, kaut kādu mūri, bļaļ, kaut kādu šitā te, kas tas, bļaļ, kaut kāds turns, ne turns, pulkstens, ne pulkstens, kuru tas pīs pa lielam, kuru tas pīs, jā, tur okeāns, jebāla okeāns, bļaļ, es varu iziet no mājām 10 minūtes, es Baltijas jūru paskatos, zin kā, tas pats okeāns vien ir, tikai pa jūru saucās, bļaļ. Karoči, kaut kā tā, ceru, ka šoreiz bija mazliet sensētāk, un bērni arī var šito te noskatīties, bet pīzdu, bļaļ, pīzdu to Maroku, jā. Šobrīd es, neko labi nevaru pateikt, neko absolūti.